Uzmanību! Runā zvaigzne! Čau visiem! Šodien mēs tikāmies ar Ice Wolf komandu E8 divīzijā. Iepriekš bijām arī ar viņiem tikušies papildu laikā, mēs viņus uzvarējām. Bet šodien bija rezultāts 4-2 un mēs viņus uzvarējām. Patrioti. Visi komandu labi nokapājām, viss bija superīgi, visi mēs strādājām. Tāpēc arī ir augļi, ir uzvara. Super! Un tagad spēles labākie momenti. Pieskārās Čeksters to notur un nu jau Augstnes uzsāka viesiem uzbrukumu, piespēle uz Turku. Turku apzog. Folkmans pa bortu uz priekšu. Var spēlēt. Un Savickis bija pirmais pie ripas. Tagad Turks ir ar ripu. Ko Turks dara? Turks dod piespēles Folkman. Folkmans met. Vārti! Un jā... Laba izspēle sanāca, kur tad Savickis aizvārtē iedeva Turkam. Turks nedaudz ripu pavilka, iedeva uz Vantaimeru Folkmanim. Folkmans liek pa vārtu pārliktni un ripa atrod ceļu vārtos. Un līdz ar to rezultāts kļūst 0-1 no mājinieku puses skatoties. Tur vēl cīņa. Ripa ir tādā kā cīņa. Aleksandrovs dod piespēlu uz Turku. Labi pamanīja. Vai Turks tiks zonā? Turks zonā ticis. Tur nedaudz klibo. Piespēlē. Un tur vārtus gūst Eduards Savickis. Nu ko, atkal šis trīnieks šodien, jā, pēc ilgiem laikiem ir atdzīvojies. Savickis no Turka piespēles gūst vārtus. Zinu, ka viņus vispār gribēja tur nosēdināt jau malā, ka negūst punktus nevēla, bet šodien laikam kāds viņam to ir pateicis. Un tāda epizode vien sanāca un skaisti. Vārti ir gūti un rezultāts 0-2. Tā tiek pie ripas, vai būs piespēle. Un tur ir Ūdris jau. Ūdris met un nav kas pieliek punktu. Tagad var iziet 2-1 mājnieki. Un vārti. Un, jā, gūst vārtus mājnieki, met un, kā teikt, starp kājām rīpā atrod ceļu un vārtus gūst numur 66 Fjodorovs. Un līdz ar to iemetiens no laukuma centrā rezultāts kļuvis 1-2 no mājas. Jurkovs uz zilo līniju, tur izpildīja Jānis Leščinskis metienu. Tur ripu nedrīkst aiztikt, un Folkmans ir pirmais ar ripu. Folkmans paliek 1-1, Valsa Leņķa vārti. Nu, šeit jāsaka, ir mājnieki nogulēja, jo vārtsargs aiz vārtiem ripu var ņemt tikai tajā iezīmētajā kvadrātā, jeb trapecē saucamajā. Un to ļoti labi Viktors Durnovs apzinājās, ka viņš to ripu tur nedrīkst aiztikt. Un komandas biedri principā viņu pameta nedaudz šajā epizodē. Nu, sekundi palikusi spēlēt mazākumā, rezultāts ir kļuvis 1-3. Pārsvarā tas ir tāds, kad nedzird, vienkārši nedzird. Ripa atstāja zonu, nu, tur. Kurš būs pirmais? Ribe paspēja pirmais, piespēlē uz Ūdri. Ūdris laužās tur caur diviem. Izlaužās. Meta Durnovs tiek ar to galā. Sušins vidus zonā pie ripas, bet sanāk tāda piespēle pretiniekam. Un tur ielido bortā Nūjs. Tā. Un ļoti skaisti izspēle mājnieku izpildījumā. Ļoti skaisti pie borta tika pie ripas. Tagad jau es nesaprotu, kurš spēlētājs, bet ļoti ātri izspēlēja. Un no vārtu priekšā bija palicis viens pats, numur 88, ja es pareizi redzu.
Jā, un tas ir Dmitrijs Oļeņičenko. Dmitrijs Oļeņičenko guva vārds no Alekseja Šturo piespēles. Un tagad jau patriotiem Banders, tāda riskanti piespēles Paulov, bet sasniedz adresātu Udris met. Vārti! Izskatījās jau, kad Viktors Durnaus ripu ir notvēris, bet nē, ripa atrod ceļu vārtos. Un komandas kapteinis patriotiem Oskars Udris sakārtos šo vārtu gūmu no otra Oskara, kas ir Oskars Paulovs. Un rezultāts uz tablā mums ir 2-4 no mājnieka puses, joprojām skatoties. Un tā tad mājniekiem labākais spēlētājs numurs 66 Fjodors Fjodorovs savukārt. Oskars Udris, komandas kapteinis, jau patriotiem atzīts par labāko spēlētāju šajā spēlē. Dāmas un kungi, līdz ar to paldies jums! Liels, milzīgs paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums šovakar šajā spēlē.